Ok, viss strādā. Ok, forši. Tātad labvakar visiem. Jā, vēlreiz uztam savu plecu, ka esam pievienojušies. Paldies, ka atradāt laiku šajā foršajā pavasara vakarā. Uzzināt kaut ko jaunu, iemācīties kaut ko jaunu, paklausīties citu cilvēku pieredzes, veiksmes stāstus un vispār, jā, iegūt jaunu informāciju par to, vispār kāds ir jauns iespējas, kaut kas cits, kaut kas savādāks. Tā kā noteikti pirms metamies šajā visā iekšā, mans lūgums, mans aicinājums ir jums paturēt atvērtu prātu, jo tas, ko mēs darām, ir kaut kas ļoti ārpus ierastā, kas ir dzirdēts, ko cilvēki dara, ar ko nodarbojas, bet, protams, ir ļoti liela ažiotāža, man liekas, par to internetā, jo katrs cilvēks, ar ko es runāju ikdienā par šo biznesu, par šo lietu, ko mēs darām, man saka, jā, pilns internets ar šo ir, bet es tā arī nezinu, kas tas ir, un ir skepse, ir bailes, ir nepārliecinātība, ir ļoti daudz tādas tā kā varbūt nepatīkams, bet tādas šaubīgas emocijas, nezinu, kā lai to pasakā, jā, nu, kas varbūt, jā, mazliet biedē cilvēks, un tā kā mēs mēģināsim parādīt un detaļās, nu, tā kā pastāstīt, kas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies, un, protams, ir forši, ja jums ir kaut kas, kur arī pierakstīt, vai sagatavot kaut kādus jautājumus, jo noteikti būs diezgan daudz informācijas pēc šī zvana, tā kā kaut kur atzīmē kaut kādi, kas jautājumi, kas paliek neskaidrs, nu, lūk, tā kā paturiet atvērtus prātus, pamēģiniet kaut kur atzīmēt, ja ir kaut kādi jautājumi. Nu, lūk, un tā tad, jā, es domāju, mēs noteikti ilgāk par 9 nē. Es domāju, mēģināsim varbūt 30, 40 minūtēs iziet visam cauri šovakar tādā raitā solītī. Sākumā sākšu es, Madara, kas man vēl nepazīst, man sauc Madara. Mazliet pēc tam iepazīstināšu arī ar sevi, pastāstīšu savu stāstu, bet noteikti palieciet līdz pašām beigām. Mums arī ir pievienojusies Dana. Mana biznesa partnere Dana, es arī par viņu vēlāk pastāstīšu. Viņa arī pastāstīs savu šo te, savu stāstu arī mazliet, un arī ar citu ienākumu veidu padalīsies. Nu, tā kā, un beigās būs arī tāds īpašs promo, kas mums šobrīd ir spēkā. To arī Dana pastāstīs, padalīsies. Nu, lūk, tā kā, jā, mazliet pastāstīšu sākumā par sevi, īso tādu ievadiņu. Tātad mani sauc Madara, es dzīvoju Latvijā, esmu 2 bērnu māmiņa, manām meitiņām ir 2 un 4 gadi. Um, Nu, lūk, un tā tad šo biznesu uzsāku pirms 3 gadiem, bija šim pāri jau, nu jau, kad manai meitiņai pirmajai bija gads, un tajā laikā es dzīvoju pati Austrālijā, un es biju mamma, kas ir vienkārši mājās, es dzīvoju no vīra algas, kas nebija, varbūt, tas nebija pārāk spoži, un mēs nebijām varbūt baigi bagāti, bet, protams, mums bija viss tā kā nepieciešamais, bet mums bija tā situācija, ka mēs tiešām dzīvojam no algas līdz algai, mēs skaitām, mēs budžetējam, un vienmēr kaut kas bija par īsu. Un, jā, es tajā dzīves situācijā biju vienkārši, man bija tā kā apnicis skatīties to telefonu, jo, protams, man bija brīvais laiks, kad meitiņai ir diendusā vai ne līdz gadam. Tas ir diezgan daudz laika, gan vakaros, gan pa dienu. Un man bija apnicis, tā kā es biju tik iztukšota, vienkārši skatīties telefonā, scrollot, jā, tu it kā kaut ko jaunu skaties, ir krāsaini, ir forši, ir interesanti, bet tev nav no tā īsti nekāda tā pievienotā vērtība un vispār labums tajā manā dzīvē. Man nav nekāds pienesums no tā, ka es scrolloju vienkārši citu cilvēku dzīvēm, eju cauri un skatos kaut kādas krāsainas video. Un pirms arī es aizbraucu uz Austrāliju, pirms man piedzima meitiņas, es sevi gribu nosaukt par tādu kā high achiever, un man vienmēr, un tā kā cilvēkam ir augsti mērķi, augstas prasības pret sevi, un kaut ko gribas vienmēr sasniegt vairāk, iet tālāk, augstāk, stiprāk, un man ir arī bakalaura grāds, arī nepabeidzu maģistras iesāku, bet nepabeidzu. Bet es arī esmu izmēģinājis ļoti daudz darbus. Es strādāju gan bankā, gan biju DJs, gan jā, universitātes laikos, protams, arī viesmīlībā. Biju arī Amerikā paceļojusi, visu kaut ko ļoti daudz esmu darījusi, un man nebija arī nekur tāds piepildījums, kad, piemēram, nu, tā kā beigšu to māmiņu atvaļinājumu saucamo, ja, un iešu tagad, jā, es tagad tieši strādāt šajā foršajā darbā, kas man tāda, nu, tā kā gandarījuma nes dzīvē, vai ne? Es nebiju līdz tam brīdim neko tādu atradusi, un tad šī iespēja, principā, man ir devusi to, ka es varu, teiksim, pelnīt naudu un arī to savienot ar bērnu audzināšanu, ģimenes tā kā menedžēšanu, vai ne? Un būt klātesoša mamma, cik vien es spēju, un arī tā kā darboties biznesā, pelnīt ar to, un arī gūt to piepildījumu, palīdzēt kādam ar to. Un, jā, vienkārši augt, attīstīties un pelnīt un būt, vai ne? Tā kā, manuprāt, šī ir fantastiska iespēja. Man tas ir ļoti daudz ko izmainīt dzīvē. Esmu, jā, tā kā tādā savā vietā atradusi to savu, ko es gribu darīt. Un, jā, es ceru, ka arī
kaut vai vienam cilvēkam šajā webinārā aizķersies kaut kas šeit, un jūs pavilksieties. Pēc tam mēs arī pastāstīsim, kā to visu uzsākt. Vai ne? To vairāk Dana. Vairāk Dana, vai arī vienkārši šeit atpakaļ pie tā cilvēka, pēc tam, kas jūs uzaicināja šeit. Bet, principā, jā, tā tad iesim iekšā tajos, teiksim, ko mēs saucam par produktiem, kas ir tas, ko mēs lietojam, dažādiem peļņas veidiem. Nu, lūk, jā, un tad. Tūlīt nošērošu ar jums arī prezentāciju. Tātad, tātad. Nu, lūk, un kāpēc tad vispār pastāv tas, ko mēs darām? Jā. Kas tad ir tā problēma, ar ko mūsu šis bizness, nu, vai teikt, risina, ja? Kāpēc vispār tas viss ir vajadzīgs? Kad tas viss, protams, kā jau jūs noprotat, kā jau droši vien lielākā daļa no jūs jau saprotat, ka šis būs par finansēm, par finansu tirgiem, par budžetu, par naudu, par pelnīšanu interneta vidē, jā, bet principā, kāpēc tas ir viss vajadzīgs, jā? Jo, kā jau es pieminēju, arī es biju tādā situācijā, un es pieļauju, ka liels vairums no jums, kas ir šajā te zvanā, jūs dzīvojat no algas līdz algai, no algas līdz algai. Ir ļoti grūti izveidot kaut kādus ietaupījumus, un ir arī kaut kādi līzingi vai šie te kredīti par mājām, dzīvokļiem, vai ne? Un tas viss ir tāds lielais maksājuma kopums, ko mēs principā saņemam algu, nomaksājam, un tad mums kaut kas paliek dzīvošanai, kaut kas paliek ēdienam, un cik tad labi mēs katru to visu budžetējam un saplānojam, un tik arī kaut ko pēc tam atliekam, varbūt kaut ko iekrājam uz nākamo mēnesi vai nopirkt kaut ko foršu. Bet ir tāds ļoti ierobežots dzīvesveids, kas ir principā atkarīgs no mūsu finansēm, vairāk vai mazāk. Jo, kā jau mēs zinām, protams, nauda nenopērk laimi, kā mēdz teikt, bet nauda dod ļoti daudz iespējas, paver pasauli, brīvību dod, vai ne, un var daudz ko iegādāties, lai principā nezinu, nu, sarisināt varbūt 90% no visām problēmām, kas mums katram šajā dzīvē ir, vai ne? Vai tas ir veselībā, vai tas ir kaut kādā materiālajā pasaulē, vai ne? Protams, tas, kas mums ir iekšā, kāda mēs esam mūsu iekšējā pasaulē, protams, to naudu varbūt nevar tā tik viegli salabot, bet tādas āršķirīgās lietas, vai ne, tas ir diezgan svarīgi, un tās āršķirīgās lietas taču vienmēr arī ietekmē mūsu iekšējo pasauli, kā mēs jūtamies, vai ne? Nu, lūk, un tādajādi pārsvarā cilvēki, kas dzīvo no algas līdz algai, ir visu laiku tādā tā kā stresā, ir visu laiku satraukums, vai man pietiks, vai man nepietiks, vai es varu to nopirkt, vai es varu to nopirkt. Visu laiku ir jāskatās uz cenām, jāsako līdzi. Tātad garīgās veselības problēmas, kas, vai ne, cilvēkiem tas var būt grūti, visu laiku būt tajā spriedzē, un tad, jā, visbiežāk mēs gribam sevi tā kā palutināt, vai ne, atļauties kaut ko, kad mēs neesam tajā darbā, kad mēs nestrādājam, vai ne, kad mēs esam tā kā brīvībā. Mēs gribam aiziet nopirkt kaut ko foršu un tā kā iedot to ātro kaut kādu gandarījumu, savu sajūtu, ka, jā, nu, taču dzīve ir forša, viss ir kārtībā, es varu iet un kaut ko nopirkt sev, vai ne, es varu kaut ko apēst forši. Un bieži vien tas arī ir kaut kas neveselīgs, bieži vien tas ir alkohols, kas man liekas, tā kā man ir jāiedzer, lai es tā kā aizmirstos no tā, par ko es negribu tā kā domāt, kas liek nāk pie manis. Un kad īsnībā jau ļoti daudz cilvēku, ar kuriem es runāju, saprot to, ka tā sistēma, protams, ir cilvēki, kam ļoti patīk savs darbs, un es neko nesaku, vai ne? Tā kā, ja tev patīk savs darbs, tas ir superīgi, tas ir forši, bet ļoti daudz cilvēku, arī ja viņiem patīk tas darbs, viņi vienalga gribētu vairāk brīvību, vairāk atļauties, un vienkārši vairāk naudas nevienam nav nodarījis pāri. Nu, lūk, un tas, ko mēs patiesi visdrīzāk, visi, kas šajā zvanā esam, visdrīzāk gribētu neierobežot brīvdienu skaitu, geogrāfisko brīvību, kad mēs neesam atkarīgi, ka mums nav jābūt katru dienu kaut kādā konkrētā vietā, un kad mēs neesam arī atkarīgi no kaut kāda viena darba devēja, kur man ir nu, tā kā katru dienu jāiet un jāprasa, vai ne, vai es drīkstu aiziet pie doktora, vai es drīkstu darīt to, vai es drīkstu darīt to. Nu, lūk, un, jā, tas ir tas, principā, jā, ko šī iespēja var palīdzēt atrisināt, vai ne? Nu, lūk, un tad vēl ātri pārskriešu pāri šim. Šis ir tā kā cashflow quadrant. Varbūt kāds to ir redzējis iepriekš, varbūt nē. Bet principā ir tāda ideja, tāda teorija, kad 95% cilvēki šajā pasaulē, viņiem pieder, viņi apgroza, viņi izmanto 5% no vispār naudas, kas vispār šajā pasaulē ir. Ja? Un tā tad pēc nodarbošanās tie visdrīzāk ir vai nu darbinieki, vai nu cilvēki tā kā pašnodarbinātie. Nu, lūk.
Un, jā, tāda ir tā realitāte. Es pieļauju, ka, ja mēs izdarītu kaut kādu statistiku, cik mēs esam cilvēki šajā zvanā un kurš no mums ir darbinieks, kurš no mums ir pašnodarbinātais, tad mēs varētu noteikti izdarīt šo statistiku. Un es domāju, tas arī atbilstu patiesībai. Nu, lūk, un tad, ja mēs skatāmies uz to otru pusi, kas ir pietardi šie te pārējie 5% no cilvēkiem visā pasaulē, viņi apgroza, lieto, viņiem pieder 95% no naudas, vispār visas naudas, kas ir pasaulē. Tā pieder šim limitētam ļoti skaitam, ļoti veiksmīgiem cilvēkiem, ja, kas ir iemācījušies šo naudas spēli spēlēt, un tie ir visdrīzāk biznesa īpašnieki vai arī investori. Nu, lūk, un tā tad šī iespēja, tas, ko mēs šodien jums prezentēsim, jums stāstīsim, ja jums ir vēlme, teiksim, izrauties no šīs te 95% cilvēku tā statistikas, tas ir tas, ko mēs darām šeit. Mēs veidojam biznesu un mēs mācāmies kļūt par investoriem, par traderiem. Un tas ir tas, kas jūs var jums atļaut bišķiņ pakāpties augstāk šajā dzīvē. Protams, tās disclaimers, ja, kad neviens nesaka, ka tas ir viegli. Jā, tas prasa, protams, laiku, to iemācīties, saprast, iziet tam cauri. Bet, un jā, beigās vienīgā garantija jūs esat sev paši, cik jūs ļoti veltat tam laiku, enerģiju, jā, kāds jūs lēmumus pieņemat, kā jūs ejat tajā visā iekšā ar kādu, kā lai pasaka to, komitmentu, tā kā pieķeršanos, vai cik jūs nopietni pret to attiecaties, jā. Un tas arī, kā lai pasaka, nosaka to, cik jūs veiksmīgi arī esat šajās te prasmēs, kas ir nepieciešami biznesa īpašniekiem, veidotājiem, uzņēmējiem un investoriem. Nu, tātad iesim jau tālāk, tātad gan es, gan Dana, mēs kaut ko tam neizdomājam savu galvu, tas nav kaut kāds mūsu pašdarbība, bet mēs patiesībā sadarbojamies ar kompāniju, kas saucās BE, tā kā Better Experience, labāka pieredze. Un šī kompānija darbojas jau no 2018. gada. Tā ir office arī Dubajā. Viņiem ir vesels oficiāls office, vai ne? Tas nav kaut kāds tā kā kaktu kantoris. Tas ir viss ļoti oficiāli, ļoti tīrs, kā jūs redzat. Jā, nu, tas nevarētu vienkārši tāpat vien pastāvēt, ja tas būtu kaut kas nelegāls vai kaut kas tāds, ja jums ir tādas aizdomas par to, vai ne? Tas ir īsts bizness ar īstiem cilvēkiem, kuriem ir arī, protams, svarīga viņu reputācija, tāpat kā man, tāpat kā Danai. Ja? Tas nav kaut kādi ātrie peļņas veidi, ātrās kaut kādas lietas. Šeit viss ir tā kā nopietni, un mēs arī nemeklējam cilvēkus, kur mums, lai pievienotos, kā, kas grib to ātro peļņu. Ja? Jo tas tā nenotiek. Tas varbūt izskatās ļoti sociālos mēdījos, tas tā pagriezt, kad wow, es tur pelnu, braucu Dubajā ar Lamborghini, un man tur telefonā iet trading kaut kādas tie cipariņi, vai ne tā. Vai nu tas ir fakes, vai nu tam cilvēkam ir bijuši gadiem ilgi tas process līdz tam nonākt. Nu, lūk. Un par to mēs parunāsim, kā līdz tam nonākt, bet principā par šo te kompāniju, ar ko mēs sadarbojamies, jā, tā tad arī viss ir ļoti oficiāli, viss ir ļoti augsti standarti viņiem pašiem ir pret sevi, un līdz ar to tas iet visam līdzi ar inovācijām, ar servisa līmeni. Un arī šī kompānija ir viena no Direct Selling Association Dubajā biedriem, kas arī ir ļoti augsta tāda, nu, tā kā kotējās ļoti augstu. Nu, lūk, jā. Un tā ir arī mūsu laime, ar citu latviešu meitene, kurai arī ir, nu, viņa ir 6 ciparu pelnītāja ar šo te biznesu, vai ne? Tāpat kā es, viņa arī uzsāk šo visu. Esot Austrālijā, viņai liela komanda Austrālijā, tas tās ar citu padalos. Nu, lūk, un kas tad īsti ir? Kas tad tas viss ir, ko šī kompānija mums piedāvā? Ja? Tā tad, principā, kā jau es minēju, tas viss sākas ar izglītību, ar izglītošanos par šiem te finansu tirgiem, par to, kas tur notiek, un tad jau pēc tam mēs ejam tālāk arī tajā pelnīšanas daļā, bet tā tad ir sākumā jāsaprot šie te pamati, kas ir tas, kas vispār tur notiek, ko mēs darām, un tas viss sāksies vienmēr ar šo te wow platformu, kas ir izglītojošā platforma, kur ir piesaistīti finansu tirgus eksperti, kas ir pārbaudīti, viņiem ir gadiem ilga pieredze, ir eksperti, kas šajā kompānijā darbojas jau no tā 18. gada arī, kad viņi ir izveidota, un es domāju, ka šī kompānija arī ļoti rūpīgi izvērtē, kurus vispār ekspertus viņi pielaiž šajā te platformā. Tas nav tā, ka kaut kādas no ielas paņem tur traders, viņi rūpīgi izvērtē un skatās, un tā tad mēs varam mācīties par forex tirgu, par kripto tirgu, par akciju tirgu.
Lūk, un jebkurš, kurš sāk, var iegūt tā kā pamatzināšanas, to bāzīti, vai ne, kas iedod vispār izpratni, kas ir Forex tirgus, kas ir kriptotirgus, kas ir akciju tirgus. Es domāju, ka varbūt jums, kas šeit esat, jums ir jau kaut kādas, nu, kaut kādi priekšstati, vai ne? Bet, protams, ir svarīgi tās tā kā pamatzināšanas salikt pa plauktiņiem, un to šie te ekspertu izveidotie kursi, kas ir veidoti speciāli iesācējiem, arī palīdz izdarīt, jā. Un tad jau tālāk, kad ir iziet šim te bāzes līmenītim cauri, mēs tad jau tālāk domājam, ko mēs īsti gribam darīt ar to visu. Un viena no iespējām ir kļūt arī tiešām par dienas traderu, tā kā day trading, vai ne? Un šeit mēs varam iemācīties, ir tā saucamā Next sistēma, kas ir viena no vispopulārākajām Eiropā, visspēcīgākajām. Ja kāds ir varbūt interesējies par tradingu, bieži vien ļoti dzirdējuši support and resistance, kas ir tāds vispopulārākais tāds koncepts trading pasaulē. Un šī next sistēma tad ir tāds otrs, tāds, kā lai pasaka, jā, otrs tāds stabilākais trading tāda sistēma, kas tiešām dod to. Tā ir tā sistēma, kas jums dos to patieso finanšu brīvību. Ja jūs iemācāties, tā kā, protams, tas nenotiks vienā dienā, tad tas ir arī prasme, ko mēs attīstam līdzīgi kā valodu mācīties. Ja? Tu nesāc mācīties, piemēram, spāņu valodu, un pēc nedēļas tu jau brīvi vari runāt Barcelonā, Spānijā vienkārši ar vietējiem spāņiem. Ne? Tāds nenotika. Tāpēc arī gribu jums iedot pareizi šīs ekspektācijas. Lūk, un tātad Next sistēmu iemācīties, jūs varat būt day traders, jūs varat arī skatīties ilgtermiņa investīcijas iespējas, jums nav arī sevi jālimitē, piemēram, tikai vienā no šiem tirgiem, jūs varat jebkuru atvērt tukšu čārtu, tukšu grafiku un izanalizēt, atrast šo te trading iespēju. Lūk, šeit, man liekas, kaut kas, jā, rekord, šī tā, apmēram tā izskatās ļoti tā kā miglaini, bet, nu jā, vienmēr sekot, šīs ir bildes iekšā, kā izskatās. Arī ļoti lietotājiem draudzīgas. Visas šīs platformas, starp citu, ir. Un arī Dubajā, šajā te ofisā darbojas cilvēks, kuram patiesībā ir doktora grāds intuitīvā mācīšanās. Ja? Un tā kā viņš ir izveidojis šo te, sakārtojis šo visu mācīšanās platformu ļoti parocīgi. Viss ir, kā es teicu, jā, kā es minēju, tas viss ir ļoti iesācējiem draudzīgi, un arī es neko nezināju par šo visu, kad es sāku, bet es mācījos, es gāju tam visam cauri, un jā, tā zināšanas ir tiešām, nu jā, daudz, bet ļoti noderīgs, ļoti interesantas, un tiek pasniegts arī ļoti, ļoti interaktīvā patiesībā veidā. Nu, lūk, tā tad viss sākas ar šo te pamatu. Un tad, protams, jā, ne visi kļūs par dienas traderiem. Tas ir pilnīgi normāli un saprotami, ka varbūt nav visiem tā arī tik ļoti interese iet tajā visā līdz pašam dziļākajam līmenim, ko dod šī sistēma. Nu, lūk, un tad šeit ir arī tā kā palīgrīki, ko var izmantot. Neiesaistoties, nemācoties visu šo te laiku, bet arī, protams, cilvēki, kas izmanto šo te next sistēmu, jā, mums ir tā saucamais, tas, ka you can earn while you learn, tā kā, kamēr tu mācies, tu jau sāc arī pelnīt, vai ne, tā kā ir trīs, patiesībā ir vēl ceturtā aplikācija, jā, tad varbūt, ja esat dzirdējuši, ir Telegram, kopīpēc signālu, kaut kādi kanāli ļoti izplatīts tagad mūsdienās, vai ne, bet šī kompānija ir ļoti par un ap inovācijām. Šī kompānija vienkārši visu dara nākamajā līmenī, un tad šīs ir vienkārši tā izskatās iekšā tās aplikācijas, tev atsūta trade ideja, piemēram, šī Shift ir tā kā Shift, kur būs Forex tirgu, Relika ir kripto signālu aplikācija, un Titan būs indeksu tirgus, indeksus, tā kā indeksu kopīpēc idejas, nu, lūk, un tad atsūta šo te valūtu pāri, tad to cenu, jā, ieejas cenu, un tad šeit ir dažādi tiek profiti, šīs iespējas ir stop loss, un tā jau ir reāli gatava, tā kā gatavi cipari, ko tu vienkārši paņem, ieliec savā MetaTraderī, kas ir tas trading, Forex trading tā kā vietne, jā, softwares, nezinu, kā to pateikt latviski, tā kā programmatūra, jā, vai kā to pateikt, tā ir arī tā kā aplikācija telefonā, jā. Tu ieliec tos visus cipariņus, teik profit, stop loss, un uzliec to treidu, un tad, principā, notiek tā, ka tajā brīdī, kad tirgus triggero kādu no šiem te punktiem, vai nu teik profit, vai nu stop loss, šis te brokeris automātiski aizvērs jūsu treidu, un jums pat nav īsti tā kā jāiet, tur kaut kas jādara. Jā? Tātad galvenais ir saprast, protams, arī pareizi riska menedžmentu, ko mēs iemācāmies šeit caur ekspertiem. Un es nepieminēju arī, ir arī vienkārši var mācīties tātad pamatzināšanas, ir Next sistēma, un ir arī, piemēram, tas, kas man ļoti patīk, ir vienkārši tātad
ekspertu, šo te ekspertu dzīvās tiešraides sesijas, ka jūs varat pieslēgties tajā īstajā laikā, jūs varat viņam pajautāt jautājumu, viņš jums atbildēs vai ne, paskatīsies, kas tur ir, kaut kā, nu, tā kā palīdzēs vai ne. Jā, un arī, ja jūs nespējat uz to tiešraidi, vienmēr būs arī šie te ieraksti, var iet atpakaļ un skatīties, tā kā vienalga, kāda ir jūsu aizņemtība, ja jūs nespējat kaut kādu konkrēto laiku, jūs varat vienmēr atnākt atpakaļ un noskatīties kas jums reāli tā kā interesē. Un, piemēram, es veidoju savu kripto portfolio attiecīgi no ekspertiem, kas šeit stāsta. Viņi dod, teiksim, idejas, tu vari sekot, tu vari nesekot. Jā, tātad viss, ko jūs šeit darat, neviens jums nekad neliks kaut kādas konkrētas summas kaut kur investēt. Viss ir jūsu lēmums, visa kontrole ir jūsu rokās. Jūs vienkārši iegūstat informāciju un zināšanas. Un tad tā kā jūsu galvā processors to apstrādā, un tad jūs paši pieņemat pareizos lēmumus, attiecīgi jums, kas liekas pareizi vai ne. Jūs mācāties ar to visu, un tādējādi arī, protams, vairojat savus ienākumus, audzējat savus portfolio un profitu peļņu. Nu, un tad nākamais, ko es gribu parādīt, šis ir Latvijā kaut kas pilnībā nebijis. Mēs ar mūsu šo te komandu, Latvijas community komandu, to esam ieveduši Latvijā. Tas ir pilnīgs jaunums no šī gada patiesībā tikai. Tas saucās Sage Master, un tas ir ar mākslīgo intelektu veidotas stratēģijas. Gan kripto tirgu, gan arī Forex tirgu. Jā. Un es mazliet vēlāk, tad nākamajā slaidiņā pastāstīšu par tieši konkrētā tām funkcijām, par dažādām šīm stratēģijām, kā viņas darbojas. Un, manuprāt, ļoti interesanti. Man kā cilvēkam, kurš jau bija šajā vidē, jā, tad mēs iepriekš strādājām ar citu kompāniju, kur šis mākslīgais intelekts bija ļoti, teiksim, par dārgu cenu pieejams, un šī kompānija vienkārši to padara daudz pieejamāku. Un, piemēram, tad, kad jūs pievienoties, jums, protams, būs mēneša maksājums, vai arī jūs varat uz ilgtermiņu laiku samaksāt par šo pieeju vispār šai platformai, visam šim te, jā, tātad, bet to pēc tam mēs pastāstīsim vairāk, Dana. Nu, lūk, bet jums nebūs jāmaksā nekādi profitšēri. Jūs vienkārši ejat, izmantojat šo platformu. Tas ir viss iekļauts tajā cenā. Jūs varat vienmēr izmēģināt šīs stratēģijas demo variantā. Protams, arī šeit darbojoties ar aplikācijām, viss vienmēr ir vispirms, vienmēr mēs izmantojam visu demo versijās, lai jūs, jo loģiski, ka cilvēks sāk kaut ko jaunu. Jā, vienmēr ir kaut kādas nesaprašanās, kaut kādi mazi knifiņi, ko tu nesaproti, ir sākums, ir kaut kādas kļūdas. Un kāpēc, lai tu zaudētu naudu ar to, ka tu vienkārši esi iesācējis tajā visā nolūku, un tāpēc ir šī demo, tas tā kā papīra nauda, tā kā monopola nauda vai ne īsta nauda. Respektīvi, ja jums ir zaudējums, tas nenāk no jūsu kabatas, un ja jums ir kaut kāds profits, tas arī neiet jūsu kabatā. Jā? Jūs vienkārši trenējaties, skatāties, kā strādās šīs stratēģijas, vai ne? Un, nauda vienmēr paliks jūsu pašu kripto maciņā vai arī Forex šajā brokerī. Un jūs vienmēr jums ir kontrole par saviem līdzekļiem. Kā jau es teicu, jā, protams, ir dzirdēti ļoti daudz internetā, ka tur ir jāizskaita konkrētas summas un tiek garantēti kaut kas konkrēti. Šeit nekas, protams, netiek garantēts, bet visu tādā ziņā jums interesē kaut kāda rezultāta. Jūs varat iet šajā Sage Masterā, tā kā viņš ir balstīts uz mākslīgo intelektu. Šī sistēma visu laiku skatās līdzi, kas tur notiekās. Un jebkuru stratēģiju jūs varat aiziet un paskatīties to performanci, kā veicies šai stratēģijai, piemēram, pēdējās 30 dienas. Un tad jūs varat pieņemt kaut kādu lēmumu, vai es gribu, vai esmu apmierināta ar šiem procentiem, vai es gribu kaut ko citu sameklēt. Jā. Tātad, jā, vienmēr līdzekļi paliek pie jums, un nav šī profitšēra nekāda. Jā, jums nav jāmaksā papildus nekas, ka jums ir kaut kāds profits. Nu, lūk. Un tātad 2024. gadā šī kompānija, šis Sage Masters ir caur sevi izlaidis, sanāk 1 miljardu, jā, 1 miljardu. Jā, tas ir 1 miljards. Vienmēr sakot ļoti daudz naudas. Jā. Tā kā tas ir ļoti populārs šai kompānijai. Jā, es nepieminēju, ir 60,000 klientu, ļoti daudz, kur visādās pasaules valstīs. Nu, un tad iziesim, kas ir vairāk šīs saģmāts, ar kādas ir funkcijas. Un tad jau es došu vārdu arī Danai. Viņa pastāstīs vēl par vienu citu peļņas veidu un vēl padalīsies arī ar savu stāstu. Bet jā, tad
Kāpēc es esmu sajūsmā par šo Sage Master? Jā, jo es arī esmu ļoti ēdams cilvēks. Man personīgi varbūt nav laiks katru dienu iet skatīties grafiku, skatīties tirgus, kas tur notiekās. Tāpēc man patīk ļoti izmantot no ekspertiem skatīties šos te kopsavilkumiņus tādus, jā, katru nedēļu, piemēram, jā, man patīk kripto tirgus, nu, lūk, un arī Sage Masterā es izmantoju Sage Master, un šis ir tas mans mākslīgā intelekta padomdevējs kripto tirgu, jā, protams, tas nav tā kā, tas nebūs tā kā finansu padoms oficiāls vai ne, tas nav tādā ziņā legāli, bet, nu, tā kā jā, viņam nav tādas licences kā finansu padomdevējiem vai ne, bet tas ir vienkārši, protams, viss ir. Jums ir jāveic pašiem savs arī kaut kāda izpēta, un uz ko jūs paļaujaties, vai ne? Tāpēc ļoti svarīgi ir izmantot šo te izglītību un pieslēgties sesijām, mācīties, izglītoties par šo visu, kas tur notiekās tajā tirgū. Tas ļoti arī ir būtiski. Nu, lūk, bet, piemēram, kas ir MasterGPT? Tas ir tāds tā kā čats izveidots, šī kompānija Sage Masterā iekšā. Viņš ir savienots ar visiem šiem tad AI Grid, DCA Assist, AI Basket, Marketplace Providers. Tie ir dažādi tā kā produkti, dažāda veida stratēģijas. Nu, lūk, un tad tas MasterGPT ir savienots ar visiem viņiem. Viņš var nolasīt tā kā datus, vispār kas tur notiekās. Un, piemēram, ja es pajautāju jautājumu, piemēram, šīs AI Grid stratēģijas, es paprasu MasterGPT, kuru man stratēģiju šobrīd uzlikt. Un šis te MasterGPT, viņš veiks tirgus analīzi īstajā laikā un iedos man atbildes. Un, ja es pat es gribu, es viņam paprasīt, lai viņš pat latviski atbildē, bet jā, tad ļoti, tas ir tā kā mans AI mākslīgā intelekta mentors, kripto tirgu, un tad var jautāt viņam, it īpaši iesācējiem, tas ir labi, jo var jautāt, izanalizē Bitcoinu, izanalizē Ethereum, lai viņš paskaidro lietas, vai ne, visu ļoti padziļināt, jūs varat viņam iet jautāt jautājumus, viņš jums visu atbildēs, pastāstīs, protams, teksta veidā, jā, un tātad šīs te visas ir dažāda veida stratēģijas, AI Grid. Tieši par kripto tirgu tas ir ļoti aktuāli, jā, jo mēs zinām, ļoti populāri šis te buy and hold, ka tu nopērci un turi, un tad tu gaidi gadu, divus, trīs, jā, tad ir tieši cikli kripto tirgu. Es mazliet eju padziļināt, pasažos, cik laiks, labi, es bišķiņ vēl pastāstīšu par šo, lai jūs tā kā saprotat, mazliet saprotat, ka ir ļoti daudz informācijas, bet tāpēc es pieminēju, lai jūs kaut kur pierakstat to visu. Bet jā, nu, lūk, tātad AI Grid, šīs stratēģijas, ja tad mēs nopērkam un gaidām, ka tas kripto tur uzies debesīs un mums būs lielā peļņa, ja? Bet patiesībā kripto ir ļoti kustīgs visu laiku, ir tādas, teiksim, kaut kādā tajā sānslīdošajā tirgus gaitā, grafikā ir visu laiku augšā lejā kustības, ja? Tur visu laiku kaut kas notiekās. Un kāpēc, lai mēs gaidītu, ja mēs varam tāpat tās pelnīt arī tajā sānus ejošajā tirgu, jā, respektīvi, tad šis te AI grids, tas nozīmē, ka viņš uzliek mazas tādas pirkt orderus, kā lai to pasakāt, nu, atver mazus treidus ik pa laikam, ka viņš jūt, ka viņš iet uz augšu, un tā arī var pelnīt, jā, un kā es teicu, te ļoti, ļoti maziem tādiem burtiņiem, ļoti miglains, bet tur pēc tam, ja jūs, piemēram, sazināties ar cilvēku, kas jums uzaicināja šeit, jūs varat paprasīt, lai jums parāda, tur ir, principā, uzlikt šo te stratēģiju, tas man paprasa. Es paprasu MasterGPT, kuras stratēģijas, un tad es aizēju uzliekt, tas man paprasa varbūt kaut kādas 5, 10 minūtes, un tad es varu, piemēram, aiziet ar citu, es varu aiziet pie MasterGPT, es viņam varu pajautāt, kā iet manām stratēģijām. To viņš, piemēram, pateiks, šito, poši vislabi, šito, piemēram, varbūt aiziet ar kaut kādi riski, jā. Nu, lūk, un tā viena no tām stratēģijām, tā kā grids, vai ne, un tad tu vari izvēlēties, vai tu pelni, kad tirgus iet uz augšu, vai tirgus iet uz leju. Un tas būs, jā, atkarīga arī no tirgu šī stratēģija ir, vai vispār kopējais, kāda ir kopējā tirgus situācija, jā. Un šeit DCA Assist, tas jau ir vairāk. Mēs izvēlamies šeit no Marketplace Providers, un tur jau var būt arī cilvēki traderi, bet arī mākslīgā intelekta stratēģijas. Un šis te mākslīgais intelekts ir savienots ar jūsu brokeri, ar jūsu to brokeru kripto maciņu. Un tad, piemēram, jūs savienot ar šo stratēģiju, un tajā brīdī, kad šis te traderis, jā, tad ar to DCA Assist tā būs tā, nu, tehnoloģija vai ne, kas jūsu vietā dara to tā kā treidu, tas mākslīgais intelekts vienkārši paņems. Kad tiklīdz šis te viens no, piemēram, vienalga, ar kuru jūs tā kā savienot, jūs tur varat pastīties, kāda ir bijusi iepriekšējais izpildījums šīm te stratēģijām, procentuāli vai ne, kāda ir bijusi peļņa. Jūs varat
salīdzināt, izvēlēties, tad jūs, tā, kad jūs uzstādat to visu, jūs varat arī tā kā pieslīpēt kaut kādus savus knifiņus, izmainīt tajā stratēģijā, pielāgot, un tad pēc tam jau, respektīvi, kad šis te traderis uzliek treidu, attiecīgi tiek aizsūtīta ziņa uz jūsu kripto maciņu, un jums notiek arī automāts šis te tradings, ja? Cik superīgi tas ir, ka tas noņem, varbūt tiem, kas nezina, tad tradingā tas grūtākais varbūt ir tas, kad ir tā emocionālā piesaiste tradingam, jo nauda mums visiem ir ļoti jūtīgs tāds temats. Varbūt, ja mums tā neliekas, tad, ja mēs sākam treidot, tur visādas interesantas lietas nāk emocionālā ziņā ārā. Varbūt, ko mēs pirms tam paši par sevi nezinājām, jo jā, nauda, kā es teicu, ir ļoti tāds jūtīgs temats visiem cilvēkiem, ļoti svarīgs, par naudu nerunājam, jā, un tā tālāk, it īpaši Latvijā, tas ir vispār kaut kāds tabū temats. Nu, lūk, un, jā, un šis te AI baskets, jā, un tad vienkārši šis te mākslīgais intelekts vienkārši noņem to emocionālo pusi nost, jā, jūs vienkārši uzstādat to stratēģiju. Protams, iesaku ik pa laikam pasīties, kas tur notiekās, pasakot līdzi, jā, un tad arī mākslīgā intelekta plus ir tāds, ka mēs esam parasti cilvēki, mums vajag gulēt, mums vajag ēst, mums vajag strādāt, jā, mums ir bērni, mums vajag mācīties, kurš katrs no ko dara, jā. Un tad šis te mākslīgais intelekts skatās šo te tirgu 24/7. Un viņš var katru mazāko uzķert tādu momentu, kas var izrādīties, piemēram, atnest jums peļņu, bet jūs tajā laikā, piemēram, guļat, vai es nezinu, vai ne dušā, vai vienalga. Ja? Jo cilvēks vienkārši nav spējīgi 24/7 skatīties datorā. Ja? Un šis te AI basket, tā jau būs arī ilgtermiņa tāda stratēģija, ka jūs vienkārši piemēram, izvēlaties kaut kādu konkrētu summu, un tad šis te mākslīgais intelekts jūsu vietā investē to naudiņu, un tad jau skatās, kurām no šī, piemēram, tas AI basket nozīmē, ka groziņā ir salikt pēc kaut kādas konkrētas, piemēram, vai blue chip coins, tas ir kaut kāds konkrēts, kāda veida tas kriptovalūtas, jā, kaut kāda saliek 5, 6, vienalga, vairākas kopā, kas ir pēc vienas tās kategorijas atbilst, un tad katru pirmdienu tas AI mākslīgais intelekts, viņš tā kā izanalizē un paskatās, viņš teica tā kā rebalancing, viņš paskatās, kā ir gājuši šai stratēģijai pagājušajā nedēļā, kur ir profits, kaut kur paņem to profitu, ieliek kaut kur ir lielāks potenciāls, nu lūk, un tādējādi var maksimizēt arī šos te profitus. Nu, lūk. Un tad jau, jā, tas ir viss no manas puses. Došu vārdu mūsu skaistajai Danai, ar kuru man ir ļoti liels prieks sadarboties, sastrādāties. Jā, mēs ļoti tuvu strādājam un būvējam šo te Latvijas komandu. Tā kā, ja jums ir vienmēr kaut kādi jautājumi, droši vai pie manis, vai pie viņas var griezties. Dana ir ļoti zinoša šajā visā. Viņa tiešām ļoti daudz laika velta izpētēji, produktu izpētēji, arī strādā ar sevi. Viņa ir lielisks mentors. Viņa ar šo visu jau nodarbojās, man liekas, ka jau vairāk kā 2 gadus noteikti, pamēr galvu, jā. Un Dana vispār ārpus šī visa ir dejotāja. Viņa dejo no 2 gadu vecuma, tā ir viņa skaislība. Un viņa ar to arī sanāks paceļot gan Ibizā, gan Maljorkā, ja es nemaldos, un padzīvojusi ilgāku laika periodu. Nu, lūk, tā kā došu arī Danai vārdu, viņa pastāstīs mazliet par sevi, kā viņa šo visu iesāka un kāds ir viņas bijis šis te ceļš, un viņa pastāstīs arī par vēl vienu peļņas veidu, un noteikti palieciet līdz beigām, jo Danai ir īpaši arī promo, ar kuru viņa jums padalīsies. Tā kā, jā, paldies par uzmanību, un Dana, kā tev ir tava? Tā, vai mani var labi redzēt, dzirdēt, viss kārtībā, super. Okay, paldies, Madara, par siltajiem vārdiem. Vienmēr ir patīkami klausīties, ko tu labi par manu stāsti. Man vienmēr bezmaz vai jāsargst, un es arī gribēju teikt, ka man liels prieks strādāt kopā ar tevi, jo visiem tiem, kas nezin, mēs ar Madaru diezgan bieži organizējam šādus te latviešu webinārus, kur mēs tieši latviešu valodā latviešiem stāstam par to, kas tad īsti ir tas, ar ko mēs nodarbojamies, kā tas strādā un tā tālāk. Tātad es ķeršos uzreiz vērsim pie ragiem, nevēlamies jūs aizkavēt ilgāk par 9 vakarā, jā. Tātad mazliet par mani. Es esmu Dana, oriģināli no Liepājas. Diezgan daudz esmu dzīvojusi ārzemēs, Šveicē, Itālijā, Spānijā, Austrijā, Vācijā, vēl šur tur. Un Madara jau pieminēja, ka man ir diezgan daudz sanācis paceļot saistībā ar dejošanu, jo es ar to sāku nodarboties kopš 2 gadu vecuma. Un
Un jā, un īstenībā saistībā ar dejošanu es biju Maljorkā pirms 3 gadiem. Un es biju atbraukusi uz Latviju uz nedēļu, jo Jāņa ir viena no maniem mīļākajiem svētkiem. Un sanāca tā, ka es redzēju vienas liepainieces Instagram storijā, ka Rīgā būs pasākums par investīcijām, tradingu un digitālo mārketingu. Un pasākums notiks Revel Hotel Rīga. Un man jau piesaistīja pirmkārt tēmas, un otrkārt tas, kur tas notiek. Jo, protams, ja šis te pasākums, šī te prezentācija notiktu kaut kādā ciema kafejnīcā, es diez vai to uztvertu nopietni, un es diez vai tur būtu aizgājusi. Nu, lūk, es tātad devos uz šo te pasākumu, es redzēju un dzirdēju pieredzes stāstus gan no latviešiem, kas, protams, man viesa lielāku ticību šai te iespējai, jā, jo latvieši dalījās gan ar saviem rezultātiem tradingā, gan investīcijās, gan arī mārketingā, par ko es pastāstīšu jau pavisam drīz, kā arī es dzirdēju arī vēl vienu liepainieci, kura ir mana un Madaras mentora, viņa sauc Sendija, kura ar šo te nodarbojās jau 3,5 gadus ar lieliskiem rezultātiem, jā, un dzirdēju arī pieredzes stāstu un rezultātus no vispār TPR dibinātāja Migela, jā, tāpēc man neko vairāk nevajadzēja dzirdēt, es visu redzēju, es visu sapratu, es sapratu, ka šī ir tā iespēja, ko es esmu meklējusi 5 gadus, jo atklāti sakot, es tiešām 5 gadus meklēju, kuras varu apgūt finansiālo izglītību, kuras varu iemācīties par kripto, par investīcijām, par visu šo te, jo, lai gan man arī ir bakalaura grāds, jā, es esmu studējusi starptautisko biznesu ilgtspējīgu ekonomiku, man arī ir bakalaura grāds tāpat kā Madarai, bet tomēr tik daudzas lietas mums skolā nemāca, un es zināju, ka es vēlos šādas zināšanas apgūt. Un beidzot, kad es ieraudzīju šo te prezentāciju, šo te iespēju, es pievienojos. 13. jūlijā šajā gadā būs tieši 3 gadi, kopš es pievienojos. Sākumā 1. gadu es šo iespēju, teiksim tā, neizmantoju 100%. Es katru svētdienu pievienojos komandas zvaniem. Tas ir tādas mūsu tā kā apmācības, tā kā jauna informācija gan par produktiem, gan par mārketingu. Es kaut ko pamazām mācījos platformā, bet teikt tā, ka jā, es nopietni tam pievērsos, man bija fantastiski rezultāti, es tā nevaru teikt, tāpēc, ka man bija mans standarta darbs, un es šo te iespēju es pievērsos tad, kad būšu atklāta, tad, kad man nebija slinkums, tad, kad es par to neaizmirsu, ja? Un tad pēc gada es sapratu, ka es vēlos šo iespēju tvert nopietni, jo bieži vien, kad es atgriezos Latvijā pēc uzturēšanās ārzemēs, man bija tāds, ko es varu darīt, lai es varu strādāt no jebkuras vietas pasaulē, un man nav jāmeklē darbs, kur man ir jābūt katru mīļu dienu. Es par to domāju jau pirms 5 gadiem, bet es tad vēl nezināju, kā to var izdarīt. Nu, lūk. Un es arī pavadīju ļoti daudz laika sociālajos tīklos, vienkārši scrollojot stundām ilgi, man neviens par to nemaksāja, es vienkārši, kā saka, pazaudēju vairāk stundas no savas dienas, un līdz es sapratu, ka pietiks, es, protams, sekoju līdzi Sendijai, citiem cilvēkiem no TPR, un es redzēju, ka viņi nodarbojās ar mārketingu. Protams, Sendija arī man sākumā teica, ka ir šāda iespēja pelnīt naudu, bet es, protams, kā tipiskā latvieta, es teicu, nē, mārketings nav priekš manis, man tas neinteresē, jo es esmu uzaugusi, teiksim, ar to, teiksim, skaistumkopšanas mārketinga kompāniju bubuli, jā, ka tev tur bezmazliet katra dāma kaut ko piedāvāja. Bet es vienkārši sapratu to, ka es nebiju atradusi produktu, par kuru es degtu, kurš man interesē un par kuru es tā gribu pastāstīt visiem katru mīļu dienu, līdz es nonācu šajā kompānijā. Tāpēc es jums pastāstīšu vairāk par to, kā ir iespējams mārketingu pārvērst kā vienu no peļņas avotiem. Ja? Ļoti svarīgi ir saprast, ka mārketings nav obligāti. Ja jums tiešām tas neinteresē, ja jums interesē tikai investīcijas un tradings, droši tā ir brīva izvēle. Galu galā aptuveni 80% no cilvēkiem mūsu kompānijā viņi nodarbojas ar investīcijām un tradingu, un atlikušie aptuveni 20% nodarbojas gan ar investīcijām un tradingu, gan arī ar mārketingu. Tāpēc nebaidamies, ja mārketings nesaista, tas nav jādara, bet, kā saka, informācijas nekad nevar būt par daudz, tāpēc pastāstīšu par to mazliet arī vairāk, un varbūt Madara var man uzlikt kādu slaidiņu. Tātad, jā.
Kā jau minēju, sākt darboties ar mārketingu ir brīva izvēle. Jūs to varat darīt no pirmās dienas, kad jūs pievienoties kompānijā. Jūs to varat darīt pēc mēneša, pēc gada, pēc pusotra. Jūs varat to arī nedarīt nekad. Ja? Tā ir brīva izvēle. Bet es no savas pieredzes varu teikt to, ka es kādreiz domāju, ka, lai nodarbotos ar mārketingu, man ir jādodas uz augstskolu, man ir jāiet uz kursiem, man ir kaut kā sevi jāizglīto, man vajag grādu, jā, lai es spētu nodarboties ar mārketingu. Bet principā visu, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu nodarboties ar digitālo mārketingu, mums māca šeit. Pirmkārt, mums ir iknedēļas zūmi, kur cilvēki, kam ir rezultāti, kas darbojas mārketingā, mums par to visu stāsta, māca, mums regulāri kompānija piedāvā arī, teiksim, apmācības no cilvēkiem, kas ir pasaulē atzīti, ja, mārketinga speciālisti. Un, manuprāt, aizejot uz jebkuru augstskolu, ir maz ticams, ka jums būtu pieeja šiem te pašiem speciālistiem, ko kompānijas mums nodrošina. Piemēram, varbūt jūs neesat dzirdējušas, bet mēs ar Madaru mēs ņemam kā piemēru tādu Danielu G. Ja? Viņš ir zināms pasaulē kā pasaulē labākais pārdošanas treneris, ka viņš māca citiem cilvēkiem pārdošanu, un mums ir bijušas apmācības arī pie viņa, tā kā daudz un dažādi cilvēki, ja? Kā arī, tad, kad jūs uzsākat mārketingu, jūs neesat vieni. Piemēram, ņemsim par piemēru Madaru. Ja? Jūs Madaru šeit uzaicināja, jums patīk šī iespēja, jūs pievienojaties, jūs sakat Madarai, viss es vēlos sākt gan mācīties par investīcijām, trading, gan sākt mārketingu jau no pirmās dienas. Madara jums pateiks visu, kas jums jādara. Viņa jums iedos informāciju, viņa jums palīdzēs, viņa jūs atbalstīs, viņa jums atbildēs uz visiem jautājumiem. Tā kā nav jābaidās no tā, ka, ja es uzsākšu mārketingu, ko es darīšu? Es taču neko nesaprotu, es tikko to uzsāku. Jo, ja, piemēram, kad jūs sākat nodarboties ar kaut ko jaunu, jums tas patīk, jums ir rezultāti, loģiski, ka jūs ar to gribat dalīties tālāk, vai ne? Tāpēc šī, manuprāt, ir lieliska iespēja, kā ne tikai dalīties ar draugiem un ģimeni un varbūt vēl paziņām ar šādu iespēju, bet tāpat laikā ar to arī nopelnīt. Jo ir tāds teiciens, vai nu jūs iemācāties pārdot, vai arī jūs esat tie, kas iegādājās kaut ko no kāda cita, vai ne? Tā varētu lūdzu nākamo slaidu. Tātad, jā. Es dziļi, teiksim, pārāk neiedziļināšos, lai nesajaukt jums galvu ar mārketingu, jā, bet es jums vēlos, teiksim, tā lielos vilcienos pastāstīt, jā. Tātad, piemēram, jūs uzsākat mārketingu, un, teiksim, sākumā jūs saņemat, teiksim, 15% no, teiksim, pārdotās pakas, jā, bet tas nav tā uz mūžīgiem laikiem, jā. Jums ir iespēja sasniegt arī to, ka jūs no vienas pārdošanas reizes saņemt arī 30%. Un tas nav grūti sasniedzams, jums nav nepieciešami tūkstošiem cilvēku vai gadi vai vēl kaut kas. Tas ir diezgan viegli sasniedzams, ja? Un ir jāsaprot to, ka nav tā, ka jūs, piemēram, jums pievienojies cilvēks, jūs vienreiz saņemat par to naudu, un tas ir viss. Jums tātad, piemēram, nāk katru mēnesi arī šie te punkti no šīs te pakas, ko cilvēks ir iegādājies. Ja? Un tas jums, principā, palīdz būvēt jūsu ranku. Ja? Par rankiem parunāsim mazliet vēlāk, ja? Par to mums arī ir atsevišķs slaids. Bet jā, es vēlos saprast to, ka šeit nav limita. Piemēram, tā, ka mēs strādājam standarta darbā, mums ir, teiksim, nezinu, mēs saņemsim 1000, vai mēs saņemsim 1500 vai 800. Nu, cik katrā darbā, teiksim, ir tas darba līgumā noteikts, vai ne? Bet šeit nav ierobežojumi, cik reizes jūs varat pārdot šo te produktu. Jo šis te produkts ir digitāls. Jums nav, teiksim, jāpārdod kaut kādu šampūni vai, es nezinu, mazgāšanas līdzekļi vai, teiksim, jāsūta kaut kādas pakas cilvēkiem un ārprāts nesanāk un aizņem tik daudz laika. Jūs vienkārši rādat šo iespēju, kas jums patīk, kas jums sanāk, kas jums rāda rezultātus, ja? Un jūs vienkārši dalāties ar saviem draugiem, jo būsim atklāti. Kad jūs aiziet kādreiz uz restorānu, jums tur ļoti patika ēdiens, apkalpošana, tā tālāk. Jūs ne tikai ielikāt savā storijā, jūs vēl par to pastāstījāt saviem draugiem,
jā, un, teiksim, no jūsu ieteikuma, no jūsu sajūsmas par šo te restorānu, vairāk cilvēki ir aizgājuši šo te restorānu un arī ir tādā pašā sajūsmā, un tad aiziet ķēdītē, ka cilvēki, protams, dalās ar labām lietām, vai ne? Bet ne šis restorāns jums samaksāja, un ne jūs saņemsiet naudu no katra cilvēka, kurš ir aizgājis. Tāpēc es visus rosinu būt gudriem un vienkārši izmantot šādu lielisku iespēju. Ja? Varam lūdzu nākamo slaidu, Madara? Tātad, jā. Tas, par ko es runāju iepriekš, par šiem te rankiem, jā. Tātad, kā jūs redzat, ranki ir daudz un dažādi, jā, un ir jāsaprot to, ka šīs te norādītās summas, jā, tie $500, 1500 un tā tālāk un tā joprojām, tas ir tas, ko jūs varat saņemt viena cikla, jeb viena mēneša laikā. Bet ir jāsaprot to, ka, piemēram, jums pievienojās cilvēki, jā, un, teiksim, šajā kompānijā ir jābūvē, teiksim, divas komandas, jā, tā kā labajā pusē un kreisajā pusē. Bet pirmkārt šeit ir lieliski tas, ka jūsu mentors jums ar to var palīdzēt, jā, piemēram, jūs pievienojaties Madarai, viņa jums palīdz, piemēram, ar kreisās kāju, ar kreisās komandas būvniecību, un jums ir jāfokusējās tikai uz labo. Tas kā piemērs, tas nav obligāti, tas nav garantēts, bet tā var būt. Kas nozīmē, ka jums ir vieglāk sasniegt šo te pirmo ranku, ja? Un arī, ja jūs skatāties uz šo te konsultanta ranku, ja, kur ir norādīts tie $500, pirmkārt, tie ir garantēti $500, tie nav tā kā varbūt iespējams kaut kā tā, ja jūs sasniedzat šīs te prasības, jums ir garantēti $500. Bet mēs pie tā neapstājamies, tāpēc, ka ar katru pārdoto, teiksim, produktu, kā jau es minēju, pārdoto produktu skaits ir neierobežots, jūs neapstājaties pie $500. Tie ienākumi var būt arī 1000 un uz augšu. Ja? Protams, tas ir atkarīgs, kāda paka jau uz cik ilgu laiku, jo mēs piedāvājam dažādas pakas uz mēnesi, 3, 6, 12 un tā tālāk. Ja? Un vienkārši jums vēlos iedot šo te perspektīvu, kad vai tiešām jums skaitētu vai, teiksim, traucētu, ja jums būtu papildus $500 vai $1000 tikai no tā, ka jūs reklamējat kaut ko, kas jums pašiem patīk, kas jums sanāk un ka jūs redzat arī rezultātus. Jo vienkārši jums nav jāiet, es nezinu, jāpamat viss, ko jūs dzīvē darat, savus darbus, un tagad jāmetās akli un visas tikai darīšu mārketingu, man nekas cits neinteresē. Jūs šo te varat darīt papildus savam standarta darbam. Mums ir tik daudz cilvēki, kuriem ir gan pamatdarbs, gan studijas, gan ģimene, gan bērni, gan viss. Galu galā arī Madara ir laimīgi precējusies ar 2 meitiņām. Viņš šo arī dara blakus savai ģimenes dzīvei un arī pilnvērtīgi pavada laiku ar saviem bērniem, ar savu ģimeni, un viņai nav jāuztraucās, piemēram, par to, kad viņas meitenes saslimst, ko tagad darīt, slimības lapas, kas notiks, kas būs. Viņa var veltīt laiku savai ģimenei, saviem bērniem, un tāpat laikā viņa var par to saņemt arī naudu. Ja? Un kā jau es te minēju, peļņas iespējas ir neierobežotas. Kā saka, tikai debesis ir limits. Ja? Tā kā es vienmēr esmu teikusi, ka limiti ir tikai jūsu galvā. Ja? Jo latviešiem ir tas standarts, ko tad es jau neko, man jau nesanāks, ko citi par mani padomās. Es vēlos jums atgādināt to, ka tas, ko citi par jums padomās, tas nemaksā jūsu rēķinus. Tā kā katru reizi, kad jūs uztraucaties, ko cilvēki par jums domā, vienkārši paskatieties savā bankas kontā, vai tas jums ir devis plusu vai mīnusu. Nekad nebūs ne plus, ne mīnus, jo cilvēku viedokļi nemaksā jūsu rēķinus, un jums ir jāsaprot tas, ka, lai ko jūs arī darītu, arī ja jūs neko nedarīsiet, vienmēr būs kāds, kurš jūs nosodīs, kurš jūs aprunās, kuram būs kaut kas sakāms par to, ko jūs darat ar savu dzīvi. Tāpēc es domāju, ka jūs varat daudz vairāk, jums vienkārši jāsaskata savs potenciāls, un galu galā mārketings ir ļoti liels pašizaugsmes ceļš, jo mēs strādājam pie savu domāšanas veida, mēs strādājam pie sava skata uz pasauli, jā, mēs konstanti mācamies, konstanti apgūstam jaunas lietas, jo kā ir tas teiciens, jo vairāk tu mācies un apgūst jaunas lietas, jo vairāk tu saproti, ka mazāk tu zini, vai ne? Tāpēc es jums tiešām ieteiktu saskatīt šo kā ļoti lielu potenciālu, jo, piemēram, ja jūs pelnat ar mārketingu, jūs šo te naudu varat investēt.
piemēram, kripto vai, teiksim, valūtu tirgu un vienkārši šo te ienākumu veidu jūs varat palielināt, teiksim, savus rezultātus no platformas, ja? Vai, piemēram, ja jūs vēlaties vienkārši šo, kā, teiksim, papildus ienākumus, nezinu, jums ir papildus $500,000 mēnesī, lai es nezinu, aizbrauktu ceļojumā, pavadītu laiku ar ģimeni. Kā saka, nauda nekādu kabatu nespiež, tāpēc, manuprāt, tas ir lielisks veids, kā vienkārši pelnīt papildus un tikt pie vēl viena ienākuma veida, jo kā mums ar Madaru un vispār cilvēkiem, kas ar šo nodarbojas, patīk teikt, ka, ja tev ir tikai viens ienākuma veids, tu esi vienu soli attālumā no nabadzības. Jo ja kaut kas notiek, štatu samazināšana, krīze, pandēmija, kaut kas, ko tad? Bet, ja tev ir 2, 3, 4, 5 vai vairāk ienākuma avoti, tev nav tas stress, tev nav par to jāuztraucās, un tu vari vienkārši dzīvot savu dzīvi, maksāt savus rēķinus un vienkārši saņemt arī pasīvu ienākumu. Tā kā jā, tas laikam no manas puses būs viss par mārketingu, bet kā jau Madara teica, mums ir fantastisks promo, jā, līdz marta beigām. Ik viens, kurš pievienosies mūsu kompānijā pie Madaras, manis vai pie kāda cita, kurš jūs ir uzaicinājis uz šo te webināru, jūs saņemsiet ekskluzīvi $600 tradinga kontu. Tas nenozīmē to, ka jums ir tagad $600 konts, ka jūs varat izņemt $600 un aiziet shoppingā, jā. Tas nozīmē to, ka jums ir starts, lai sāktu nodarboties, teiksim, ar tradingu, jā. Jūs varat izvēlēties, vai jūs savienojat šo te kontu ar SageMaster, ja, kas šo te mākslīgo intelektu. Jūs varat izvēlēties savienot šo te kontu ar kādu ekspertu, kurš ir, teiksim, jums patīk, viņa rezultāti, viņa rādītāji, jūs varat sekot šim te ekspertam. Vai arī jūs varat šo te kontu izmantot manuāli, jā, piemēram, jūs sākat apgūt šo te trading sistēmu, jūs mācāties paši treidot, jūs paši varat manuāli ievadīt, teiksim, šos te signālus paši, un jums jau ir $600 konts. Tā kā jums nav nepieciešams pašiem likt kaut kādus 50, 100 vai cik dolārus, jums jau ir šis te starts, lai sāktu izmantot mūsu produktus, lai sāktu mācīties tradingu un lai vienkārši sāktu redzēt rezultātus. Tā kā šis promo ir tīri šobrīd tikai uz martu, jā, tāpēc es jums iesaku kalt dzelzi, kamēr karsts, ja jums šī iespēja interesē, ja jums ir kaut kādi jautājumi, ja jūs gribat redzēt rezultātus vai kaut kas nav skaidrs, droši rakstiet Madarai vai man, vai kādam citam, kurš jūs uzaicinājuši šo webināru. Mēs noteikti varam aizsūtīt gan papildus informāciju, gan atbildēt uz jautājumiem, gan arī norganizēt Zoomu 1-1 un vienkārši atbildēt jums uz šiem te jautājumiem, lai jūs vienkārši esat informēti par visām šīm te iespējām, un tad jūs varat pieņemt lēmumu. Ir šis priekš jums vai arī nav. Tā kā no manas puses tas arī būs viss. Ir gandrīz 9 vakarā, tā kā man ir prieks, ka mēs ar Madaru esam iekļaujušās, jā. Tā kā liels paldies visiem tiem, kas palika līdz beigām. Es ceru, ka jums bija interesanti, es ceru, ka jums ir viela pārdomām, un arī lūgums jums visiem, kas ir šeit, uzrakstiet lūdzu godīgu atsauksmi cilvēkiem, kas jūs šeit uzaicināja. Patika, nepatika, kādi ir jautājumi, kādas ir atsauksmes, jo galu galā mēs ar Madaru arī esam šeit, mēs labprāt jums to stāstam un rādām, mēs vienkārši gribam iegūt to atgriezenisko saiti, ko mēs varam uzlabot, vai ko mēs varbūt varam pastāstīt interesantāk, vai vienkārši dodiet to atgriezenisko saiti, mēs ļoti novērtēsim. Tā kā paldies par jūsu laiku, lai lielisks otrdienas vakars, un tad jau varbūt tiekamies TPR.